Mēs no veciem džinsiem veidojam jaunus un stilīgus gradzenus. Mēs tiem džinsiem iedodam jaunu dzīvību, jo mēs ievācam vecus, jau izlietotus džinsus un pārvēršam viņus par gradzeniem, kuri ir unikāli, katrs no viens no otra. Mēs viņus savienojam ar epoksijas veķiem, un es teiktu, ka gradzeni ir piemēroti gan jebkuram, jo es viņus vēl gan ikdienā, gan pie žaketes. Mēs cenšamies šādā veidā atbalstīt šo zaļo domāšanu, jo viss, kas nonāk mūsu gradzenā, nenonāk miskastē. Lieliska doma, pilnībā kaut kas jauns man, ka no džinsiem var veidot arī gradzenus. Kā radās šī ideja? Vispār ir tas, ka, protams, arī gribas atbalstīt zaļo domāšanu. Pašam arī mājās ir džinsu pāri, kuri ir vienkārši mēdēs apkārt, ir jāmet ārā. Bet arī tā, ka patīk nesā gradzenus, bet gradzeni pazūd. Tāpēc ir gradzeni, ko var uztaisīt pats. Mūsu podkāstu nosaukums ir Vārna ziepes. Kādas ziepes esat savārījuši jūs? Mēs taisījām lielu daļu produkcijas pavasara brīvlaikā un mūsu ieslēdzas skolā. Viss tas redzams ir mūsu TikTokā. Džīna apakšīta ar ringu.